Labvakar visiem klausītājiem un skatītājiem 37. virtuālajās sarunās Pūtē orķestris un mēs. Kā parasti, arī šovakar viss par Pūtē orķestriem. Stāstījumi par aprīļa jubilāriem, koncertu ieraksti, ceļojums uz Igauniju, vārdu sakot, viss par un ap Pūtēju mūziku un orķestriem. Protams, ļoti nozīmīga daļa mūsu raidījumā stāsti par jubilāriem, personībām, kuras devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Pūtēju orķestra kustības veidošanā un attīstībā. Šī vakara raidījumu iesākām ar fragmentu no Pūtēju orķestra latviešu mūzikas koncerta Tā elpo mūzika, kurš notika pagājušā gadā Dziesmu un deju svētku nedēļā Lielajā ģildē. Šoreiz Latvijas Pūtēju orķestra diriģenta orķestra un maestro Gunta Kumačeva atskaņojumā skanēja Viļņa Šmītberga skaņdarbs Še, kur jāja trīsbojāri. Mēs turpināsim šobrīd tradicionāli, kā jau pirms vairāk nekā 3 gadiem esam iesākuši – jubilāri. Šodien jubilāru saraksts ir ļoti bagātīgs. Šogad 1. aprīlī savu 75. dzimšanas dienu ar vērienīgu koncertu Rēzeknē svinēja diriģents, trombonists, pedagogs, Pūtēju orķestra entuziasts Sergejs Sergejevs. Diemžēl šis koncerts ne audio un ne video formātos netika ierakstīts, tāpēc muzikālie piemēri šoreiz nebūs no jubilejas koncerta. Lai skan Sergeja Sergejeva diriģētā mūzika un ir arī kāds ļoti interesants stāstījums par savu skolotāju. Sergejs Sergejevs bija mans pirmais nopietnais un lielākais, un pat vēl tagad es varu to droši pateikt, ka Sergejs bija mans lielākais trombona skolotājs, un joprojām ir, jo es jau ik pa brīdim ar viņu kopā abi divi spēlējam, jo es
Rēzeknē esmu diezgan bieži uzstājoties kopā ar Gora Big Bandu. Pirmā iepazīšanās ar Sergeju bija 1992. gadā, kad pēc Alūksnes mūzikas skolas absolvēšanas bija jautājums, kur tālāk mācīties mūziku, jo bija divi varianti. Rīga bija, protams, par tālu, bija vai nu Cēsis vai Rēzekne, un aizbraucot uz konsultāciju pie Sergeja. Vairāk jautājumu nebija. Bija skaidrs, ka gribu mācīties pie viņa. Jo pirmā lieta, ko viņš uzreiz parādīja, bija pareiza elpošana, kas līdz tam man varbūt nebija īsti tā kārtībā. Un tas viss mani tā iedvesmoja, kad tas bija 5 laimīgi gadi Rēzeknes mūzikas koledžā pie Sergeja Sergejeva. Viņš prata gan vienmēr iedvesmot, gan atrast pareizo pieeju. Arī izskaidrot visu tik vienkārši, ka tas viss bija saprotams bez vārdiem. Un protams, pret tādiem cilvēkiem man visu mūžu ir ļoti liela pietāta un respekts. Tas respekts pret Sergeju visu mūžu arī ir pavadījis. Un esmu ļoti, ļoti pateicīgs liktenim, kad tā viss sagadījās un sakrita, kad es varēju mācīties tieši pie Sergeja Sergejeva. Un, protams, arī bez trombona stundām mums bija arī tikpat svarīgs orķestra mēģinājumi, jo Rēzeknē jau tajā laikā bija pilsētā profesionālais pūti orķestris. Un, protams, kur pats par sevi saprotams, ka visiem audzēkņiem arī bija jāpiedalās. Un tā bija vēl otra tāda lielā skola, jo es atceros, mēs kopā ar manu kursabiedru Andru Vīksni, viņš arī no Alūksnes, aizgājām uz pirmo orķestra mēģinājumu, un tas mums bija arī tāds piedzīvojums, jo viss notika tik ātri, tik intensīvi, tik piesātināti. Tas mēģinājums kaut kādu pusotru stundu vai 2, viņš bija īsts piedzīvojums mums kā tādiem Alūksnes puikām, jo mēs jau arī Alūksnē spēlējām orķestrī, bet te jau bija pavisam cits līmenis. Un tad, protams, regulārie koncerti. Bez pūta orķestra Sergejs vadīja arī mūzikas koledžā simfonisku orķestru, kas arī bija augsta līmeņa kolektīvs ar ļoti labiem mūziķiem, ko spēlēja arī pedagogi un arī bijušie absolventi, kas Rēzeknē dzīvoja. Sastāvs bija normāls un liels. Un arī tā bija ļoti liela pieredze, jo ļoti, ļoti patika, kā Sergejs vadīja arī simfonisko orķestri. Tā kā novēlu Sergejam daudz veselības un tāpat turpināt uz priekšu. Paldies tev, Sergej, par visu!
Arī es no savas puses vēlos pateikt lielu paldies Sergejam par kopīgi paveikto, par viņa ieguldījumu pūtēju mūzikas popularizēšanā. Labu veselību un daudz jaunu radošu panākumu. Paldies un savus sveicienus Sergejam sūtam arī no mūsu raidījumu veidotājiem un klausītājiem. Paldies arī Laurim Amantovam par atsaucību ierakstot savu stāstījumu par savu pedagogu. Otrs stāstījums ir pavisam neliels. Stāstījums par kara kapelmeistaru, arī maršu komponistu Gotthardu Hellmani. Pirms skan šis nelielais stāstījums, esmu pārliecināts, ka lielākais vairums no raidījuma klausītājiem un skatītājiem pirmo reizi dzird šo vārdu. Un tādēļ es gribu pateikt lielu paldies Mārim Visendorfam par dažādu informatīvo materiālu sagādāšanu mūsu raidījumam, kā arī paldies Latvijas kara muzejam par atļauju izmantot viņu fotogrāfijas. Gotthards Indriķis Hellmanis muzikālo izglītību ieguva Jelgavas mūzikas institūtā un Pēterpils konservatorijā vijoļu spēlē. Lai piedalītos Latvijas atbrīvošanā 1918. gadā, brīvprātīgi iestājās Igaunijas armijā. Veidojoties latviešu vienībām Igaunijā, Hellmanis kā kapelmeistars nonāca 2. Cēsu kājnieku pulkā, kur arī izveidoja vienības orķestri. 1926. gadā kopā ar orķestru tika komandēts uz Helsinkiem, lai nodrošinātu valsts prezidenta Jāņa Čakstes vizīti Somijā. Orķestra tiešajos pienākumos bija nodrošināt muzikālo pavadījumu pulka parādēs un dažādos svinīgos un atceres pasākumos, Rīgas garnizona dažādos notikumos, kapu svētkos, virsnieku kluba ballēs un citos pasākumos. Par personīgo ieguldījumu atbrīvošanas cīņās 1929. gadā apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeņa 5. šķiru un 1934. gadā ar Igaunijas ērgļa ordeņa 5. šķiru. Līdz atvaļināšanai pensijā 1935. gadā veica kapelmeistara pienākums 5. Cēsu kājnieku pulkā. Latviju marša pamatā latviešu tautsdziesmu melodijas, kuras autors meistarīgi apdarinājis un pielāgojis atbilstoši kara orķestra specifikai. Nākošā jubilāra vārds gan būs zināms plašākai vecākās paudzes auditorijai. Tas ir diriģents, komponists, aranžētājs un pedagogs Jānis Palkalnieks. Lai skan neliels stāstījums par aprīļa jubilāru Jāni Palkalnieku. Šodien es pastāstīšu par diriģentu, komponistu un pedagogu Jāni Palkalnieku. Jānis dzimis 16. aprīlī 1909. gadā Valmierā un miris 30. jūnijā 1992. gadā Rīgā. Var teikt, ka viņa interese par mūziku sākās jau kopš važa bērnības, jo viņa tēvs bija klavieru skaņotājs, kā arī koru un orķestru vadītājs. Pats Jānis spēlēja trompeti. Savas mācības sāka Valmierā, Pakalniņa privātskolā, tad pirmajā pamatskolā un Valmieras vidusskolā.
Pēc tam viņa ceļš turpinājās Rīgā, Latvijas konservatorijā pie docētāja Alfona Jermolova trompetes klasē un profesora Ādolfa Ābeles kara kapelmeistaru klasē. Jānim bija ļoti liela darba pieredze gan kā diriģentam, gan arī kā pedagogam. Sāka sava diriģenta ceļu 1931. gadā Rīgas pasta pūtēju orķestrī. 1940. gadā sāka dienēt 3. Jelgavas kājnieku pulka orķestrī. Pēc pulka ieskaitīšanas Sarkanajā armijā Jāni ieceļ par kapelmeistaru. Tajā pašā gadā viņš diriģēja Tirsniecības darbinieku arotbiedrības pūtēju orķestri un bija arī par aizvietotāju Rīgas operas orķestrī. Mazliet vēlāk, 1946. gadā, strādāja par mūziķi Rīgas teātros. Pēc tam strādāja kā pedagogs kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā un Siguldas bērnu mūzikas skolā. Kā diriģents strādājis arī Industriālā politehnikuma pūtēju orķestrī, Rīgas 8. vidusskolā, Siguldas kultūras nama pūtēju orķestrī un bijis arī par virsdiriģentu Rīgas proletāriešu un Oktobra rajonu pūtēju orķestrī, Siguldas un Bauskas rajonu pūtēju orķestrī. No 1961. gada līdz 1970. gadam bijis arī par pedagogu Jāzepa Mēdiņa mūzikas vidusskolā. Tad 1970. gadā gāja pensijā. Viņa pēdējā uzstāšanās kā virsdiriģentam notika 1992. gadā 21. jūnijā Latvijas pūtēju orķestru 8. salidojumā, kas notika Tukumā. Mazliet arī par skaņdarbiem, ko viņš ir sarakstījis, tad pārsvarā ir rakstījis tieši maršus. Interesanti ir tas, ka viņš ir sarakstījis arī maršu Meitas kāzu dienai. No skaņdarbiem var pieminēt vakara dziesmu un līgo dziesmu popūriju. Un šī vakara pēdējais jubilārs, par kuru šodien stāstīsim, ir diriģents, komponists, izcils aranžētājs, diriģēšanas profesors, ļoti labs kolēģis Mendels Bašs. Šoreiz izvēlējāmies nedaudz savādāku formātu. Savus iespaidus par maestro mums stāstīs kordiriģente, profesore Māra Marnauza. Viņai tiešām ir pavisam cits pamats stāstīt par maestro. Viņa pirms vairāk nekā 10 gadiem izdeva grāmatu Diriģēšanas metodoloģija, kas faktiski ir monumentāls stāstījums par maestro Mendelu Bašu visdažādākajos skatījumos. Ja ir laiks, vēlēšanās, palasies šo grāmatu, lūdzu.
Profesors Mendels Bašs ir manā dzīvē ļoti, ļoti īpašs cilvēks. Gan kā mans visas dzīves gaitā skolotājs, profesionāls, kā diriģēšanā, darbā ar kori, bet arī tīri cilvēcīgi. Un jāsaka tā, ka laikam man ir ļoti laimējies, jo tāda sakritība dzīvē bieži negadās, ka profesors Mendels Bašs arī dzīvoja Garciemā, blakus ieliņā, turpat, kur es kopš savas dzimšanas. Un līdz ar to mūsu faktiski tāda ļoti tuva komunikācija sākās jau kopš man bija tikai 15 gadi. Un es viņu iepazinu vienkārši kā pedagogu, kurš mani aicināja vienkārši tāpat vien. Tās nebija privātas stundas. Atnāk katru dienu pie viņa, lai gatavotos iestāties Jāzepa Medeņa mūzikas vidusskolā. Un viņš man mācīja dažādas lietas mūzikā, sākot ar solfedžo, dažādiem dzirdes treniņiem, ar mūzikas teoriju. Pēc tam jau tuvāk nākot iestāju eksāmeniem arī diriģēšanā, palīdzēja sagatavoties kopā ar savu sievu Rasmu Bašu. Un tie bija pirmie soļi, kā es iepazinu profesoru, pie kura varēja vienmēr iet un jautāt, tikties kā ar savu tēvu. Un nevēlt es viņu arī visu mūžu uzskatu par savu otro tēvu, jo mūsu attiecības bija ļoti sirsnīgas, ļoti ne tikai profesionāls, bet tīri cilvēciski, ļoti tādas uzticības pilnas, sirsnības, mīļuma pilnas. Un es vienmēr jūtu profesoru atbalstu ne tikai studiju laikā mūzikas akadēmijā, bet arī visas dzīves laikā. Viņš ļoti sekoja līdzi visiem maniem koncertiem. Tā manai profesionālajai izaugsmē. Man bija ļoti svarīgi dzirdēt, ko viņš pateiks, kāda būs kritika. Un es zināju, ka šī kritika nebūs lišķiem, ar kādiem lišķiem pildīta, bet viņa būs no sirds, kā mēs varētu pateikt tikai savam tuvākajam cilvēkam. Man jāsaka, ka es ļoti biju pateicīga par katru viņa vārdu, par katru tieši šo kritisko vārdu, ko viņš veltīja pēc katra šī koncerta, ko viņš apmeklēja. Jo tur bija tik daudz patiesības, ko man faktiski neviens cits nebūtu pateicis no malas. Jo parasti tā, kamēr mēs studējam, mums liekas, mums atkal pedagogs piekasās tam un tam un tam, un mums jau liekas, ka visa dzīve priekšā, mēs ļoti daudz ko varam, mēs esam talantīgi, un ko tad mums tagad, kā teikt, piesienās pie tā un šitā. Bet tad, kad mēs pabeidzam studijas, tad sākās tā dzīve, kad mums praktiski ir jāpaļās pašiem, un ir ļoti svarīgi, ja blakus ir cilvēks, kurš atklāti, tieši pasaka kļūdas un tas, pie kā man būtu jādomā un jāstrādā. Tas man ļoti daudz palīdzēja. Viņa ieguldījums Latvijas mūzikas kultūrā ir patiešām ārkārtīgi liels. Un kaut arī viņš arī pats sevi pirmām kārtām uzskatīja par pedagogu, jo vairāk kā 100 studenti ir baudījuši viņa šīs gudrības un profesionalitāti un padomus.
bet tomēr viņš bija arī diriģents gan operetes teātra, gan Puteorķestra Rīga, gan arī dažādu citu koncertu diriģents un arī komponists, kaut arī, kā viņš pats atzīmēja, vienmēr šai tieši jomai viņam vienmēr pietrūka laika, jo viņš to būtu vēlējies darīt daudz vairāk, bet tā kā nemitīgi no viena uz otru koncertu gatavojoties un darbs ar studentiem prasīja ļoti daudz laika, viņš nebija varbūt pārāk priecīgs ar to, ka viņš nav spējis sevi kā komponists vairāk izpaust. Kā pedagogs, es gribu teikt tās galvenās lietas, ko es laikam nesu cauri arī savai profesionālajai darbībai un arī darbā ar studentiem. Tās bija faktiski tās galvenās lietas, ko es arī uzzināju rakstot grāmatu par viņa dzīvi un radošo darbību un pedagoģisko darbību. Tātad tās aizsākās ar to, ka viņam bija tā laime mācīties profesora Leonīda Vīgnera diriģēšanas klasē, kurš viņam bija iemācījis ārkārtīgi skrupulozi attiekties pret partitūru, pirmām kārtām iedziļinoties saturā, lai tās nav tikai tukšas skaņas, bet katra skaņa ir piepildīta ar saturu, ar tēliem, kuri, protams, tālāk jau raugoties, tika sasaistīti ar visiem iespējamiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem. Un, kā zināms, profesors Mendels Bašs sākotnēji sāka tieši savas pedagoģiskās darba gaitas mācot gan skaņdarbu analīzi, gan solfedžo, harmoniju, polifoniju. Tātad viņam bija ārkārtīgi plašas un ļoti dziļas zināšanas šajā laukā. Viņš ļoti labi mācēja atšifrēt tās satura būtiskākās lietas, kā komponists ar kādiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem viņš to ir atklājis mūzikā. Un tas ir faktiski tas diriģenta pamat mājas darbs, lai viņš vispār varētu iet pie kora vai pie orķestra, izprast saturu, tad ar kādiem mūzikas izteiksmes līdzekļiem, kur ir tie būtiskākie, ar kuriem tie ir atklāti mūzikā, un kādā veidā strādājot ar kori vai ar orķestri, kuras būs tās nianses, vai tā būs kāda modulējoša harmoniska krāsa, kas būs jāizceļ kādā konkrētā instrumentā vai kora balsī, vai tā būs dinamika, vai tā būs vienalga šis frāzējums vai raksturs, tembrs. Tad, principā, viņam bija ļoti, ļoti svarīgi, lai katrs diriģents
izprot vispirms saturu un kā šis saturs ir atklāts mūzikā. Uzsākot darbu Pūtēju orķestrī Rīga pēc Gunāra Ordelovska uzaicinājuma. Tas bija, viņš nostrādāja tomēr ļoti ilgu laiku. Orķestris tika dibināts 1972. Gadā, bet profesors Mendels Bašs kā otrais diriģents strādāja no 1975. līdz 1993. gadam. Tātad šis posms, lai arī pats profesors sarunā ar viņu vienmēr ir atzīmējis, ka sākotnēji viņam nešķita, ka šis darbs varētu priekš viņa būt interesants un piemērots. Bet tālāk viņš, ieejot jau dziļāk šajā darbā, sevi atklāja savu jauno, faktiski tādu nišu vai talantu, kur izpaust. Tie bija konkrēti šie aranžējumi, pārlikumi no simfoniskā orķestra partitūrām Pūtēju orķestra partitūrai. Un lūk, tas bija ārkārtīgi svarīgi tieši pašam orķestrim, jo ir pieredze domāt, ka Pūtēju orķestris tas ir orķestris, kas parasti spēlē kaut kur ārā, parkos, laukumos un veids dažādas vairāk marša vai izklaides funkcijas. Tad ar profesoru Mendeļa Bašiem pārlikumiem un repertuāra dažādošanu orķestris sāk arvien vairāk ieiet koncertdzīvē un veidot koncertprogrammas slavenās koncertzālēs ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Un tas pārsteidza gan pašu Mendeli Bašu, viņa ļoti aizrāva tieši šo tembru piemeklēšanu, kas ir no simfoniskā, no oriģināla, no simfoniskā orķestra Pūtēju orķestra sastāvam. Un ir daudz atsauksmes, gan pats viņš priecājās, gan arī paši orķestra mākslinieki to atzīmēja, un arī kritiķi ļoti pozitīvi vērtē, ka šie pārlikumi tik ļoti līdzinājās oriģinālam, ka ļoti bieži pat grūti bija noticēt, ka spēlē Pūtēju orķestris. Lūk, tātad ar to Pūtēju orķestris Rīga ieguva jaunu repertuāru, ieguva jaunas, faktiski mākslinieckās, profesionālās kvalitātes arī pašiem mūziķiem. Tā bija
faktiski iespēja izaugt un parādīt savu profesionālo talantu kā mūziķiem. Un arī diriģentam pats Mendels Bašs ļoti daudz šos aranžējumus un pārlikumus pats arī diriģēja. Un jā, tie tika ieskaņot arī dažādos radiofonu ierakstos un tiešām ir kļuvuši par ļoti nozīmīgu gan orķestra, gan mūsu mūzikas faktiski kultūras vēstures daļu. Arī man bija lieliski iespēja daudz būt kopā ar maestro, gan mācībās mūzikas akadēmijā, gan arī pēc tam darbā profesionālajā pūti orķestrī Rīga. Paldies viņam! Vēlos pateikt lielu paldies arī Mārai Marnauzai par daudziem materiāliem par maestro. Marta raidījumā daudz ieskatījāmies Madonas pūti orķestra jubilejā, solot, ka aprīļa raidījumā ieskatīsimies šajā jubilejā mazliet vairāk. Lai skan orķestra spēlētā mūzika, lai skan neliels stāstījums par šo ļoti aktīvo, darbīgo kolektīvu. Esmu viennozīmīgs Madonas un Madonas orķestra patriots. Un arī pati saksofonu grupā nospēlēju vairākus gadus. Tie sākās ar studiju laiku un aptuveni 7 gadu garumā. Noteikti bija man tāda pirmā skola, kas veidoja ļoti lielu daļu manas profesionalitātes, kas man patiešām ir veidojuši šos te priekšstats par to, kā darbojas profesionāla vide, jo Madonas orķestrī tā ir ļoti pietuvināta tam. Mūsu mēģinājumi ik rītu sākās ar iespēlēšanos, ar darbu grupās, ar skaņas veidošanas vingrinājumiem, ar ko parasti nodarbojās orķestra koncertmeistars. Jau vairākus gadus arī līdzās diriģentam Andrijam Cepītam orķestra priekšā stāv arī koncertmeistari, kas ir bijuši gan savulaik arī profesionāļu vidē esošais saksofonists Ingus Akmentiņš, vēlāk džeza mūzikas vidē atzītais Kārlis Auziņš, arī vēlāk saksofonists Roberts Gotlaufs un šobrīd klarnetiste
Alīna Briede. Un, visu šo cilvēku vadībā tas darbs vienmēr ir noritējis ar tādu ļoti krietnu devu profesionālismu. Vēl Madonas orķestrim ir īpaši izteikta gaume uz repertuāru, kas, protams, ir Andreja nopelns, bet viņš arī savus mūziķus ir pieradinājis gan klausīties labu mūziku, gan arī atskaņot to. Un tāpēc katrs Madonas pūtēju orķestra koncerts ir ar tādu savu šarmu, un arī pat izskanējušais 65. jubilejas koncerts bija īpašs. Varbūt klausītājiem, ne visiem klausītājiem, vienkārši saprotams, jo bija krietna deva arī tādas nevieglā tipa mūzikas. Skanēja brīnišķīgs pirmatskaņojums, ko atskaņoja pūtēju orķestris un violi Marta Spārniņa. Manuprāt, tādā nestandarta tomēr salikumā, maz dzirdētā, un noteikti jāizceļ arī Andreja Cepīša izvēlētās Raimonda Paula dziesmas, kas tapušas pagājušā gadsimta 70. gados ar Imanta Ziedoņa dzeju, un ļoti netipiskas maestro dziesmas, ar diezgan tādu sarežģītu instrumentāciju, un arī tieši vokālam sarežģītas. Attiecīgi Madonas orķestris pieaicināja uz sadarbību izcilo Daumantu Kalniņu, kurš principā šobrīd ir viens no tādiem vokāliem, kas vienīgais Latvijā arī to varēja tādā augstā kvalitātē nodziedāt. Tā kā patiesas prieks par sasniegto. Patiesas prieks par to, ka orķestris nemitīgi aug un attīstās, un vēl noteikti tikai augstākus un augstākus mērķus pašiem priekš sevis nākotnē, un tad jau būs arī spoži rezultāti.
laikā. Austu sirdi es pacēlu, liku blakus apvienī, paskatos citu rītu, pavisam pārmūsusī. Nakts vidole kādu laiku, visu nakti raudājusi, visu sirdi izslēgusi, mitrājāsi papardē. Ja es lūdzu, tā draudēju, tik daudz puķu noskumušu, ar nākām stāvus ceļu, alasila pulkstenītes. Tāds te manu surdavu neatceļu no sarkā, vīra citra medus rasa, vila kalsenīte. Aizgājušā nedēļas nogalē savu 50. dzimšanas dienu svinēja vēl viens ļoti aktīvs un darbīgs kolektīvs, vairāk nelielīšu, lai skan mūzika un stāstījumi par pūtēju orķestri Talsi. Sveiki, mani sauc Rihards Zaļupi. Talsu pūtēju orķestris priekš manis ir ļoti nozīmīgs vēl pat šodienā. Tikko nosvinējām 50 gadu jubileju šim brīnišķīgajam kolektīvam. Man ir vismīļākās un visjaukākās atmiņas par šo kolektīvu arī tanī mirklī, kad es biju mazs puika. Un arī tiešām Talsu pūtēju orķestrim ir liela nozīme manā attīstībā, jo pateicoties šim kolektīvam es nolēmu doties profesionālajā mūzikā, jo tanī laikā, kad nebija interneta un nebija kaudze ar ierakstiem, ko klausīties, tieši pūtēju orķestris deva to ieskatu pasaules mūzikā, kas tanī laikā ienāca arī Latvijā tieši caur pūtēju orķestri. Un, protams, visa došanās šeit pat 3 reizes gadā uz Eiropas zemēm parādīja pilnīgi citu jaunu perspektīvu, ko nozīmē sitam instrumenti, kādi vispār sitam instrumenti eksistē.
Piemēram, ja jūs iedomājaties, ka tajā laikā mēs nesām mazo bundziņu un lielo bungu un ar šķīviem staigājām gājienos, tad Šveicē es atceros, pirmo reizi redzēju, kad bija bungas uz ritentiņiem, kur bija apkrauts pilns ar tomiem, ar šķīviem. Un tas priekš manis bija kaut kāds pilnīgi jaunums. Un likās, wow, es tā arī labprāt gribētu. Bet, protams, otra lieta - brīnišķīgs kolektīvs, draugi, kuri joprojām vēl saglabājušies ir un kolēģi, kas ir gan profesionālajā mūzikas dzīvē, gan arī profesionāli dziedātāji mūsdienās pasaulē. Tā tiešām bija fantastiska iespēja priekš manis tur būt tajā laikā un novēlu orķestrim turpināt attīstīties un pasakos visiem bijušajiem kolēģiem un vēl joprojām kolēģiem, kuri turpina spēlēt Talspūtī orķestrī. Un, protams, 3 diriģentiem, ar kuriem man ir sanācis sadarboties, ar bijušo Talpas mūzikas skolas direktoru Pavlovski, ar diriģentu Jānu Smilgu un arī Raitu Rērihu. Tā kā paldies viņiem un ļoti ceru arī turpmāk aktīvi sadarboties. Talsupūtēju orķestris ir tāda mana kā pirmā iespēja spēlēt orķestrī. Pirmā vieta, kur es iegūšu šo orķestra pieredzi, kas no sākuma bija diezgan bailīgi, jo es nebiju spēlējusi bērnu skolas pūtēju orķestrī un uzreiz lielajā orķestrī spēlēju. Bet tas bija ļoti interesanti un izaicinoši tajā laikā. Un lika man ātri mācīties, kas arī šobrīd man noder, šī pieredze, ka es esmu spēlējusi tur. Un visvairāk laikam man ir palicis atmiņā orķestra gājieni. Un it īpaši Talsu pilsētas svētkos, kad bija rīta modināšana visiem, mēs pamodinājām visu pilsētu ar orķestra skaņām. Mēs diezgan daudz spēlējām tieši Raita Rēriha skaņdarbus un dažāda veida aranžijas, kas bija ļoti noderīgi orķestrim, jo paplašināja repertuāru. Un arī Reitis zina, ko sagaidīt no sava orķestra un kāds ir sastāvs. Un tas ļoti noderēja un, man liekas, ļoti labi atspoguļoja Talsu orķestri. Tas viss jau ir aizsācies pavisam tālā pagātnē pirms manas dzimšanas, kad manā mamma vispār sāka spēlēt šajā orķestrī. Un visus šos gadus es viņai esmu devies līdzi uz mēģinājumiem, dažādiem koncertiem, arī esmu devies ceļojumos. Tie bija varbūt man tie arī pirmie iespējas mūzikā vispār un sapratne par to, kas ir mūzika, kas ir orķestris un kāda ir saistības ar šo.
Esmu jau vairāk nekā tagad jau dekādu nospēlējis šajā orķestrī un kolektīvā. Un šo visu 10 gadu laikā esmu apguvis visdažādākos sitmi instrumentus, sākot no vismazākajiem, kas būtu 3 stūris vai tamburīns, un izaudzis līdz ksilofonām, zvaniņiem, timpāniem, lieliem orķestra zvaniem un bungu komplektam. Un patiesībā visus savus iemaņas, kurus es šobrīd joprojām pielietoju un izmantoju, es esmu apgūstis tieši šajā orķestrī. Un noteikti es nevaru noliegt, ka šis ceļojums ir bijis ļoti ilgs un bagātīgs, piedzīvojumiem piepildīts. Un šīs kolektīvs vienmēr ir bijis ļoti atbalstošs visā tajā, ko es daru. Mēs atbalstam viens otru, turpināt mācīties, augt un sasniegt savus mērķus, neskatoties uz to, cik lieli vai mazi tie mēdz būt. Bet vienmēr šis atbalsts no orķestra dalībniekiem ir bijis jūtams, dzīvespriecīgais gars. Šajā orķestrī ir ļoti daudz talantīgi mūziķi, kas arī šobrīd ir mani kolēģi mūzikas akadēmijā. Un ir vispār bijuši arī daudz profesoru tagad ir mūzikas akadēmijā, kā piemēram Rihards Zaļupe. Un vispār jau šis orķestris ir muzikāli bagāts ar dažādiem mūziķiem, kas ir tuvāk vai tālāk nākuši, bet visu šo gadu garumā ir palikuši ļoti uzticīgi šim orķestrim. Īsta mūziķim dzīve pēc 50 tikai sākas. Šāda pērle izskanēja Pūtēju orķestra Talsi jubilejas koncertā, un orķestrim tas noteikti arī piepildīsies. Izrādās, ka gados cienījamāko un jaunāko dalībnieku šķir 59 gadi. Bet, manuprāt, to nevar pamanīt ikdienas ne sarunās, ne attieksmē. Un bieži vien arī nespēlēšanā, jo ne jau jo vecāks, jo labāk spēlē. Tā jau tas nav. Ja? Tā kā tas līdzvērtīguma princips, manuprāt, orķestrī ir viens no svarīgākajām lietām. Un otrs, ka 99% ir ļoti laba humora izjūta, arī melnā humora izjūta. Savas 50. jubilejas koncerta programmā orķestris piedāvāja klausītājiem vairākus pirmaskaņojumus tieši Pūtēju orķestra skanējumā, tādējādi turpinot jauna ceļa meklējumus, nepārtraukti sevi izaicinot meistarībā un radošumā. Viņi nevar atkārtot tā vienkārši otrreiz, jo tur ir jābūt pietiekami tikpat daudz labiem apstākļiem, kā šobrīd gan apskaņošanām, gan sastāvam, gan arī pietiekami samēģinātiem pirms tam tā tālāk. Klausoties šodienas programmu, es varu teikt pirmām kārtām, ka Talsu Pūtēju orķestris ir ļoti dažāds. Gan spēlējot akadēmiskās mūzikas skaņdarbus, gan vieglās mūzikas skaņdarbus, gan tautai ļoti saprotamas skaņdarbus. Es domāju, ka ik viens, kurš šovakar ieradās uz koncertu, bija absolūti gandarīts izjust šo māksliniecisko baudījumu. Var just to mīļumu, kas tajā orķestrī mājo. Un man patīk, ka, ja ir tā labsirdība, tad vienmēr man patīk ar tādiem cilvēkiem sadarboties. Vai tad nākotnē varētu tapt vēl ar viņam kopā dziesmas? Es esmu uzrakstījis pāris dziesmas, protams, jānoprezentē Raitim, un kā viņam patiks, bet arī Raits ir teicis, ka viņam kaut kas ir padomā. Tā, ka mēs ik pa laikam uzmuzicējam. Orķestra vide daudzu gadu garumā sevi apliecinājusi kā ļoti auglīgu un stabilu pamatu jaunu, talantīgu mūziķu karjeras izaugsmē, un arī koncertā uzstājās gan jaunie, gan arī visiem zināmie talanti. Uz skatuves kāpa vēl viens tās dienas jubilārs – Rihards Zaļupe. Brīnišķīga diena, kad pavadīja savu dzimšanas dienu kopā ar mūziķiem, kopā savā dzimtajā pilsētā, arī ar savu ģimeni, kas šodien bija arī koncertā, kur vēl labāk. Ne jau vienam pašam sēdēt un ēst kūku. Nekas nav labāks, kā dzimšanas dienu sagaidīt uz skatuves. Kā mūziķim. Ejams pēc Raimonda Paula formulas. Jā, neko jaunu nav jāsaka. Jā, nekas nav jaunu. Vislabākā dzimšanas dienas dāvana ir pastrādāt. Man bija tiešām liels prieks, ka mēs varējām ar Interu arī nodziedāt šo mīlestības jūru kopā ar Talsu Pūtēju orķestri un veltīt šo dziesmu visām Talsu
skaistajām meitenēm. Jo es nezinu, kā tev, bet man bieži vien ir bijis tā, ka kaut kur es aizbraucu, pasaku no Talsiem, un tad uzreiz saka, tur tās skaistās Talsu meitenes dzīvo. Es esmu paņēmis pat Talsu meiteni. Bet es jau arī. Par sievu. Es arī paņēmu Talsu meiteni par sievu. Tad mēs zinām, mums ir pieredze, mēs zinām, par ko es runāju. Jau kā kompliments orķestrim bija skatītāju pārpildītā zāle un arī sveicienos jubilāru novērtēja kā dārgu Talsu novada pērli. Es Talsu Pūtēju orķestrim novēlu tikpat radošu arī turpmāko darbību. Lai visi Talsu Pūtēju orķestris, kuri ar to ir saistīti, peldās mīlestības jūrā. Un lai vienmēr tie deguntiņi, tie elpvadi ir uz augšu, un lai vienmēr ir, kur smelties enerģija, jo šis ir viens no tiem orķestriem, kurš ir tāds izteikti pozitīvs. Kādi tie vadītāji, tāds arī tas orķestris. Saņemot sveicienus, Raitis Rēriks atzina, ka gandrīz sajūta it kā dzimšanas diena būtu pašam, bet būšana kopā ar Pūtēju orķestri ļauj būt mūžam jaunam. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni. Redzu, ka raidījumā ir arī pievienojies Talsu Pūtēju orķestra diriģents Raits Rēriks. Mēs visi sveicam tavu kolektīvu lielajā jubilejā. Vēlos pateikt paldies arī TV9 Pakalni par atļauju izmantot viņu sižetu mūsu virtuālajās sarunās. Tagad vārds Mārai Lemkanai stāstam par vēl viena kolektīva jubileju. 10. aprīlī savu 10 gadu jubileju svinēja viens no Latvijas jaunākajiem Pūtēju orķestriem. Gan gadu ziņā, gan dalībnieku vecuma ziņā. Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas jaunāko klašu Pūtēju orķestris savu jubilejas reizi atzīmēja Latvijas Nacionālajā bibliotekā Ziedoņa zālē. Mēs ieskatīsimies koncertā un sarunāsimies ar orķestra ilgadēju veidotāju Ingu Grīnvaldi. Rīgas pirmās mūzikas skolas jaunāko klašu Pūtēju orķestrim šogad apritēja 10 gadu pastāvēšana. Orķestris nodibinājās 2013. gadā, un skolā mēs saucam orķestri par MPO, mazais Pūtēju orķestris, vai varētu viņu arī saukt par mans pirmais orķestris, jo jaunāko klašu orķestra dalībnieki ir bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem apmēram. Tas ir kā pirmais pakāpiens uz orķestra muzicēšanu, uz tālākajiem orķestriem, kas ir skolā intermezzo, vai tālāk jau universitātes Pūtēju orķestris, vai zemessardzes orķestris, vai fanfāra, vai visi pārējie Latvijas orķestri. Cenšamies apgūt arī dziesmu svētku repertuāru, jo esam jau piedalījušies gan skolu jaunatnes dziesmu svētkos, gan arī vispārējos dziesmu un deju svētkos vairākas reizes. Orķestrī šos 10 gadus diriģēja Katrīna Kimelniece Cābule. Tagad orķestri diriģē Māra Lemkena. Un orķestris ir priecīgs piedalīties dažādos pasākumos. Gatavojam dažādas programmas, gan latviešu mūziku, kas izskanēja
arī jubilejas koncertā Ziedoņa zālē, gan arī mūziku no multiplikācijas filmām, gan latviešu, gan ārzemju. Cenšamies motivēt bērnus spēlēt savu instrumentu arvien vairāk un biežāk, lai labāk skanētu. Arī man bija iespēja noklausīties šo koncertu, svinēt kopā jubileju. Ļoti specifisks orķestris, tiešām ļoti specifisks. Lai jums visiem veicas. Tagad vēlreiz vārds Mārai Lemkanai. 22. aprīlī Jāzepa Mediņa Rīgas pirmajā mūzikas skolā norisinājās interesants koncerts. Tajā satikās divi orķestri, Liepājas Karostas mūzikas skolas pūtēju orķestris un Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas orķestris Intermezzo. Liepājas Karostas mūzikas skolas pūtēju orķestris iespējams ir Latvijā jaunākais pūtēju orķestris. Tas darbojas mazliet vairāk par 1 gadu, un tā vadītāji un diriģenti ir diriģente Uva Kalniņa-Auziņa un Vilnis Mellums. Šajā koncertā īpaša loma bija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pūtēju orķestra diriģēšanas klases studentiem. Viņi stājās orķestra Intermezzo priekšā, atskaņojot gan pavisam jaunus skaņdarbus, gan spēlējot pūtēju orķestra klasiku. Mēs ieskatīsimies koncertā un sarunāsimies ar Liepājas Karostas mūzikas skolas pūtēju orķestra diriģentiem.
ir Vilnis Melnums. Un mēs esam Liepājā. Šobrīd atrodamies Karostas muzikas skolā. Pēc šāda teikuma parasti rodas visiem jautājumi. Liepājā ir 2 muzikas skolas. Jā, ir? Jā, tā ir. Un mēs tātad esam Karostas muzikas skolā, atrodamies pāri Karostas izgriežamam tiltam uzreiz. Maza ēka, 2-stāvu ēka, apmēram 160 audzēkņu šobrīd skolā ir. Un pirms maz drusciņu vairāk kā gada mēs šeit norganizējām, uztaisījām pūtēju orķestri. Varbūt, kad viņš sākumā ir mums kā lielais pūtēju ansamblis, jo mums pietrūkst vēl sitmo instrumentu nodeļu un arī klarnetes šobrīd mums nav. Klarnetes klase nav tubas klase, nav mežraga klase, nav trombonu klase, bet ir tikai saksofonu klase. Saksofoni, flautas, trompetes un eifonijas. Nu, un tad tas lielākais izaicinājums laikam arī ir šādam sastāvam uztaisīt notis, uzaranžēt. Ļoti labi, ka mums ir atsaucīgi kolēģi. Gan es varu noteikti pajautāt notis, aranžētas, jau taisītas, pārliktas. Man paveicies, man ir tāds tētis, Gintis Kalniņš diriģents, kuram arī ir orķestris, un tad viņš man nereti iedod kādas partitūras. Noteikti es varu prasīt arī Mārai Lemkeni, kura vienmēr padalās un atsūta. Pirmais lielais mums tāds izbrauciens bija uz Saldus muzikas skolu kopā ar Saldus pūtēju orķestri. Tad arī ar Jūliju mēs padalījāmies, gan es ar savām notīm, gan viņa ar savām notīm. Un tad tā apmaiņa notiek tādā veidā. Un tā mēs pielāgojam partijas, attaisam. Es iedodu Vilnim, Vilnis man pasaka, ka maziņie, piemēram, šito nevarēs nospēlēt. Mēs pielāgojam, atkal atvieglojam. Tādā veidā mēs darbojamies. Varbūt tu vari pastāstīt, kā radās ideja vispār uztaisīt pūtēju orķestri? Jā, es laikam ieraudzīju, ka tev bija lielajā muzikas skolā mazais bērnu orķestrīts. Un es domāju, es visu laiku domāju, ka mums šeit vajadzētu, bet visu laiku kaut kā pietrūka kāds, kas varētu arī vēl palīdzēt. Un tad es piedāvāju Uva, tagad mēs esam kolēģi un taisam tādu pašu, kā tev ir lielajā skolā mazais orķestrīts. Un tā mēs arī sākām. Tā mēs saņēmāmies, un es jau esmu tas cilvēks, kuram iedod ideju, un tad es diemžēl arī to daru, vai par laimi. Un tā mēs sākām pagājušajā gada februārī, sākām darboties, un pirmais tas lielais izaicinājums mums tepat blakus skolai ir Lāčplēša parks, kurā notiek katru gadu augustā notiek Lāčplēša parka svētki, un tad tas pirmais izaicinājums mums direktore palūdza, vai mēs varam tur nospēlēt ar orķestri kaut ko. Protams, augusts, vasara. Nenometne, radošās dienas. Radošās dienas, jā. Veselas nedēļas garumā, lai mēs varētu sagatavot bērnus, uzstāties ar 2 skaņdarbiem. Tad nākamais mums lielais izbrauciens bija, kā jau minēju, uz Saldus muzikas skolas orķestri, kopējo. Un tad tikko mēs bijām Rīgā, Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās muzikas skolas orķestris Intermezzo mūs uzņēma. Un man šķiet ļoti veiksmīga sadarbība izveidojās. Jā, mums bija ļoti laba mācība, bija no kā mācīties. Jā.
Paldies abiem orķestriem un to diriģentiem par ieguldījumu jauno diriģentu audzināšanā. Ja kādam no klātesošiem kolektīvu vadītājiem ir vēlēšanās kādā no saviem koncertiem iesaistīt arī kādu no jauniem diriģentiem, Mūzikas akadēmijas studentiem, lūdzu dodiet ziņu. Tagad vārds Evijai Dāvei. Sveicināti! 7. aprīlī Līgatnes kultūras namā notika koncerts Debija ar orķestri, kurā pūtēja orķestris Cēsis turpināja rudenī Jaunpiebalgā iesākto tradīciju. Sagatavot koncertu programmu, dodot iespēju mūzikas skolu audzēkņiem kā solistiem uzstāties kopā ar orķestri, un mūzikas vidusskolas audzēkņiem ļaujot izmantot iespēju diriģēt orķestri ne tikai mācību procesā, bet arī koncertos. Koncertā kopā ar pūtēju orķestri Cēsis piedalījās audzēkņi no Līgatnes mūzikas skolas, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, Cēsu pirmās pamatskolas un arī orķestra dalībniece Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas audzēkņi. Koncertu atklāja Līgatnes pūtēju orķestris. Patīkamu klausīšanos!
Paldies, Evija! Esmu pārliecināts, ka klātesošie orķestra diriģenti zina to, ka ir ļoti grūti spēlēt skaņdarbus ar solistiem, bet tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Tagad nedaudz ieskatīsimies izglītības iestāžu orķestru modelēšanas koncertos nākošā gada dziesmu un deju svētkiem. Šie koncerti notika Gulbenē un Rīgā. Paldies Edgaram Samarodam par šo koncertu atspoguļojumu. Tagad neliels ceļojums uz Tallinu. 20. aprīlī Tallinas lielākajā un profesionālākajā koncertzālē Estonija, norisinājās Igaunijas pūtēju orķestru turnīrs, jeb pūtēju orķestru konkurss. Tas norisinās katru otro gadu un pulcē orķestrus nevien no Igaunijas, bet arī no citām Baltijas valstīm. Šajā reizē konkursā piedalījās arī vairāki Latvijas pūtēju orķestri, iegūstot atzinīgus novērtējumus no starptautiskās žūrijas. Žūrijas vidū bija pārstāvji no Nīderlandes, Somijas, Igaunijas, Lietuvas. Konkurss norisinās 5 kategorijās – A, B, C, D un E. Un B kategorijā pirmo vietu ieguva Ķekavas mūzikas skolas pūtēju orķestris Elmāra Vaivoda vadībā, bet E kategorijā pirmo vietu un konkursa Grand Prix saņēma Latvijas Universitātes pūtēju orķestris ar diriģentiem Jāni Puriņu un Māru Lemkenu. Mēs ieskatīsimies konkursa norisē un ieklausīsimies spēlētajā.
Paldies, Māra! Šobrīd var teikt, ka 37. virtuālās sarunas Pūtēju orķestris un mēs tuvojas noslēgumam. Liels paldies visiem, kuri pievienojās klātienē. Liels paldies par dažādiem foto, audio un video materiāliem, kurus varējām izmantot savā raidījumā. Liels paldies raidījumu veidotājiem Mārai Lemkanai, Evijai Dāvei, Leldei Artai un Anastasijai Gailītei, Edgaram Savarodovam, Sandim Krūmiņam, Jānim Trūpam, kā arī mūsu tehniskajiem palīgiem Jānim Kaģim un Pēterim Fridvaldam, kā arī māksliniecei Kristīnai Bondarei. Kā vienmēr aicinām jūs sūtīt mums dažādu informāciju par dažādiem ar Pūtēju mūziku saistītiem notikumiem, jubilāriem, interesantām personībām. Sūtiet mums šo informāciju. Sūtiet mums arī koncertu ierakstus, kurus varam izmantot šajās virtuālajās sarunās. Un vēl neliela informācija. Jau 2 gadus oktobra un novembra mijā esam organizējuši diriģēšanas meistarklases jaunajiem diriģentiem. Šobrīd zinām, ka arī šajā gadā tādas notiks no 30. oktobra līdz 4. novembrim. Protams, šobrīd notiek dažādu notikumu veidošanas analīze un izstrāde. Viens ir skaidrs, ka svētdienā 3. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lielajā zālē notiks latviešu mūzikas koncerts, kurā mēs aicināsim piedalīties arī diriģentus no visas Latvijas, izveidojot kārtējo Latvijas Pūtēju orķestra diriģentu orķestri. Šobrīd sāk izkristalizēties ideja par Pūtēju orķestra konkursa organizēšanu nākošā gada 22. un 23. februārī Cēsu koncertzālē. Noslēgumā, lai skan vēl viens fragments no Viļņa Šmīdberga skaņdarba Rekurjāja trīsbajāri Latvijas Pūtēju orķestra diriģentu orķestra un maestro Gunta Kumačeva atskaņojumā. Tiekamies maija pēdējā ceturtdienā, tas ir 2024. gada 30. maijā, 2020. 38. virtuālajās sarunās Pūtēju orķestris un mēs.